Man nav nekādas gatavības. Sveicināti! Ēterā ir Laba TV un rubrika Parunāsim par bowlingu. Šodien, kā mūsu viesis, ir ieradies Latvijas amatieru bowlinga asociācijas valdes loceklis un komandas Universal Service, kuru gods pārstāvēt arī man, kapteinis Edvards Kopuļuks. Sveiks, Edvards! Čau! Čau! Labdien! Laba diena! Laba diena! Tātad mēs esam bowlingā un visur mums ir Latvijas amatieru bowlinga asociācija. Pareizi? Tieši tā. Edvards, patiesībā pastāsti varbūt skatītājiem divos vārdos to, ko es zinu. Daudzos vārdos, kā tu nokļuvi amatieru bowlingu līgā? Cik sen aizraujies ar bowlingu? Un tā tālāk. Ar bowlingu aizraujos sen. Sākām tiesībā ar tevi kopā zelta bowlingā šeit tad uzspēlējot bowlingu. Bet pašu pirmo reizi spēlēju bowlingu. Ganība Dambī bija bowlings, viens korporatīvais pasākums. Mums bija no bankas. Nē, tā vēl nebija banka, tas bija vēl nekustamo īpašumu firma tāda, ar kurā es strādāju, un tad mēs pirmo reizi tur spēlējām. Un tad tā kā bija pirmā reize, kad es arī saskāros ar bowlingu. Principā tā lieta ļoti iepatikās. Divu iemeslu dēļ. Pirmais, tas ir forši, tas ir sports, tas ir azarts, tas ir sacensība, ja? Tur, teiksim, starp saviem kolēģiem būt labākajiem un tam līdzīgi. Protams, tajā laikā es nebiju tur ne tuvu, ne labākais. Tā ir viena lieta. Otra lieta, tas, kad ir šī nepiespiesta atmosfēra, tu vari pilnīgi mierīgi brīvi justies, spēlēt bowlingu, nezinu, te pašā laikā iedzert kafijas krūzi un ne tikai, ja? Tad šī neformālā atmosfēra bija tas, kas piesaistīja tajā laikā. Vēlāk, tad, kad radās zelta bowlinga centrs, tad ņemot vērā viņa droši vien atrašanās vietu, tāpēc staigājām uz turieni biežāk, sanāca spēlēt principā draugu lokā, tā skaitā ar tevi. Un tu atceries, kā mēs tur spēlējām? Jā, es atceros. Un varbūt divos vārdos to sapazīšanos ar Latvijas amatieru bowlinga asociāciju, ar līgu. Tajā laikā, cik es saprotu, viņas vēl nebija. Viņi tikai radās. Nē, tad vēl tur pat domas par to nebija. Nu, tad, varbūt... Tas bija gadi, es nezinu, 10-15 apakaļ. Tad, kad viņš tikko bija uzcelts. Nē, es domāju tieši par to, kad sākās pirmā sezona, kā tu savāci komandu, kā tu viņu motivēji, kā nokļuvām tur un tā tālāk. Par Latvijas amatieru bowlinga līgu un asociāciju arī tajā laikā vēl nebija tā kā tās domas, bet tā mana pirmā saskara bija tāda, ka es braucu mašīnā un es dzirdēju reklāmu pa radio, kurā... Tātad ievērtējot, radio reklāma strādā? Jā, un šajā radio ziņoja par to, ka notiek viens pasākums, kas ir ļoti interesants, tātad bowlinga turnīrs, jābūt tur un tur, jāpiesakās par tādu un tādu telefonu numuru. Šo reklāmu, kad es dzirdēju kaut kādu jau ne pirmo reizi, tad es pierakstīju to numuru un piezvanīju. Un tad es tā kā mēģināju noskaidrot, kas tur vispār tas tāds ir un kā var pieteikties. Ja pareizi atceros, tad atbildēja man kā reizi Nikolais. Un tā bija mūsu pirmā saskara ar viņu vispār. Mēs pirms tam nebijām pazīstami. Tā kā viņš man izstāstīja to, ka notiek šāds pasākums, kad ir bowlinga līga. Radās doma, jāpiesaka komanda, nav ko, jāiet spēlēt. Doma, ko tur aicināt uzreiz, vecie cīņu biedri no bowlinga. Skaidrs, zvans tev ar stāstu, ka ir tāda kaut kāda turnīrs, ir kaut kāds turnīrs, kurā var piedalīties, uzspēlēt. Atceros, ka tu pilnīgi biji no sākuma domājis, ka tā būs viena spēle. Bija tāda lieta. Izrādījās, ka tur ir vesela līga, pussezona. Jau cik gadus jau tā izrādās, jā. Un tad tā arī mēs ar tevi bijām faktiski tie pirmie, kas bija divi, tad tālāk, jo tu arī īstenībā piekrīt. Tālāk pieteicās arī brālis mans, kuram arī patīk uzspēlēt, un tā mēs to komandu sākām veidot. Pie sastāv viens jautājums. Tev kā komandas kapteinim, zinot to, ka tie mūsu rādītāji ir ļoti, kā lai pieklājīgāk pasaka, tādi kā pa kalniem, no ļoti, ļoti labiem līdz ļoti, ļoti bēdīgiem. Kā tev kā komandas kapteinim, kurš tur kopā komanda jau 7. sezonu, izdodās noturēt tomēr tādu vienveidīgu, kā lai pasaka, sastāvu, kurš būtiski nemainās. Ja, ir mainījušies 1-2 spēlētāji, bet principā kodols ir palicis. Un kādas tev domas par šo jautājumu? Mēs sākām, ja tu atceries, es, tu un Edgars. Ja, tad mans brālis, šis kodols arī turās vēl joprojām. Tad bija
sākumā pirmajās sezonās bija pāris cilvēki vēl klāt, ko mēs tur pieaicinājām. Tad viņi bija tie, kas arī varēja redzēt, ka tad viņi ir, tad viņi nav. Tad viņi arī mainījās. Tāpatās kā tagad esam es, tu, mans brālis, papildus mums ir Arkādijs un Armands. Principā tas kodols ir tāpatās tas pats. Ja. Par to, ka mums ir tie rezultāti šitādi, tas man paši besīgi brīdim, protams. Un gribās jūs visus piesist. Un vēl nezinu, ko jums arī sevi, ja? Arī sevi, dažkārt. Jā, tīpaši šo sezonu sevi. Jo pagaidām tie mani rezultāti galīgi nav tie labākie, bet komanda ir, kas ir komanda? Komanda ir tās dalībnieki, jā, un ja mēs esam, teiksim, tas kodols, tad mēs esam. Tad rezultāti īstenībā jums viņi aug, man viņi varbūt tās iet uz leju bišķi, jā, bet viss ir tikai treniņš. Tu pats zini, ka mēs netrenējamies, mēs to nedaram, tāpēc, ka mums nav baigi daudz laika to, tam veltīt, un līdz ar to tas ir tā kā otrais jautājums. Varbūt tad mēs varam pārslēgties uzreiz saistībā ar laiku, kuru tu atlicini, jo tu papildus tam, ka tu esi nodarbojies ar uzņēmējdarbību, tev ir savs bizness vai vairāki, tas šobrīd neatliecās, bet viennozīmīgi tas paņem daudz laika. Bet nestoties kas paņem daudz laika? Man uzņēmējdarbība vai tavs personīgais bizness. Bet neskatoties uz to, tu esi arī amatieru asociācijas, tātad Latvijas amatieru bowlinga asociācijas valdes loceklis, kur tev ir zināmi pienākumi. Varbūt īsi, kā izdod to savienot? Kas ir tas, kas stimulē, palīdz, dzen uz priekšu? Kādas ir problēmas šī savienošanas procesā? Kas ir tas, ko tu varbūt gribētu vairāk? Divos vārdos, pavisam īsi. Divos vārdos nesanāks, bet tad tā savienošana patiesībā ir tāda, ka Latvijas amatieru bowlinga asociācijā tas ir uz entuziasmu un vairāk uz to, ka tas patīk. Ja? Tas ir hobijs. Okay. Tas nekādā ziņā nav salīdzināms ar kādu no maniem biznesiem, un tas nav kā biznesa projekts šajā gadījumā, bet kaut kādu laiku, protams, tam atlicinam un kaut ko mēs darām, jā, lai tā lieta iet uz priekšu, jo, diemžēl, Latvijā, un es to novēroju katru gadu, nekas īpaši nenotiek, neviens to neattīst, neviens neko nemēģina izdarīt, ne kaut kādu pasākumu notiek nekas. Mēs esam tā organizācija, kas sāka, ja mēs atceramies pirmo sezonu, tad bija spēlētāji kaut kādi 30-40, kas spēlēja, tagad mums spēlējuši apmēram 400. Tas ir super. Protams, kaut kādā savā darba dienas laikā es atlicinu arī kaut kādu laiku lietām, kas ir jāizdara. Piemēram, tur ir es neiedziļināšos sīkumos, tad, piemēram, man bija jānorganizē tas, ka, Blabā ir tagad pilntiesīgi saņemt ziedojumus, tas ir viena lieta. Jā, tad bija gan Finanšu ministrijā, gan vidā, gan visur. Bijusi komisijas sēde. Tātad, pareizi te saprotu, tad Laba pieņem arvien lielākus, oficiālākus, stabilākus pamatus savas turpmākās darbības uzlabošanai, paplašināšanai. Protams. Un tas prasa pietiekami daudz darba, kuru uz entuziasmu pamata tā cilvēka, kā tu, gatavi rodot. Es pat teiktu, ka ne tikai tur, mans varbūt ieguldījums nav tik liels kā Nikolajam, ja, kurš faktiski dzīvo šo projektu. Tā sākotnējā bija viņa ideja kopā ar Karīnu, un es pievienojos, tad mēs bijām trietā, kas šo visu nodibināja. Viņi, protams, velta tam vairāk laika nekā es, bet es cik es varu, tik es veltu, un tas principā tikai uz mums arī patiesībā balstās. Plus ir cilvēki entuziasti, kas mums tagad ir klāt un blakām, kas arī palīdz tev visiem. Skaidrs, tas bija par to, kā tu darbojies vairāk vai mazāk valdē. Atgriežoties pie bowlinga, atgriežoties pie šā amatieru līgas, varbūt kādu gadījumu no šo 7 sezonu, tagad 7. ir tātad 6 pilnu sezonu pieredzes, tādu, kas varētu būt interesants, ja nāk prātā, ja ne, tad ne, ka skatītājiem kādu piedzīvojumu, smieklīgu atgadījumu. Varbūt ir kāds, kas kā motivētu cilvēks, varbūt kas nav spēlējuši piebiedroties. Principā ir diezgan daudz šādu gadījumu. Es neesmu neko iepriekš sagatavojis, tāpēc mēģināšu vienkārši kaut ko izdomāt, atcerēties. Ja no motivācijas viedokļa, tad droši vien es pats par sevi varētu pastāstīt, kā es esmu to darījis. Man bija pirms gada, ja nebišķi vairāk, pirms pusotra, jau bija operācija uz celi, ja, tad man bija meniska griešana. Un tā mana aizraušanās ar bowlingu bija tik stipra, ka es nākamajā nedēļā jau spēlēju bowlingu pēc operācijas, ja, ko īstenībā nekā nevarēja darīt.
Tieši tāpatās tas varētu būt par mūsu komandu, kad ir daži spēlētāji, kuri atnāk pēc negulētām naktīm un tam līdzīgi, ja? vai Edgars, kurš, piemēram, spēlē ar sāpošu muguru, viņš tur taisns tāds. Neiezināsimies invaliditāti. Tad tā ir motivācija īstenībā, par kuru ir jārunā, ja? Ja mēs nākam, nezinu, sasisti, sadauzīti, noguruši, piekusuši, bet mēs nākam uz turieni atpūsties un gūt atkal kaut kādu spēku un enerģiju no tā. Jā, tātad vēlos piebilst, ka arī pasaulē bowlings ir viens no pašiem demokrātiskākajiem sporta veidiem, kuru var spēlēt visdažādākā vecuma un veselības stāvokļa, fiziskās formas un tā tālāk cilvēki un visiem viņš sagādā prieku. Edvard, varbūt vēl viens jautājums saistībā. Nākamnedēļ mums ciemos būs Flowers meitenes. Varbūt veltījum viņām savu viedokli par Flowers, tomēr mēs no pirmās sezonas tā kā spēlējam kopā. Savas domas un veltījumu. Meitenes no Flowers ir visforšākās meitenes no citiem Floweriem, jā, vai arī vispār. Jā, protams, mēs spēlējam no pirmās sezonas. Tā ir komanda, ar kuru vienmēr ir patīkami spēlēt. Ne tikai tāpēc, ka viņas ir meitenes, bet tāpēc, ka viņas ir pietiekami atraktīvas, pietiekami interesantas, pietiekami atvērtas. Tā kā viņas ir baigie malači, un man ir liels prieks, ka viņas vēl joprojām spēlē pie mums. Es ceru, ka viņas spēlēs arī turpmāk. Pie kam viena no Flowers meitenēm vasaras sezonā spēlēja arī mūsu komandā. Mums bija tāds neliels miks. Flower mix. Universal Flowers varētu tā nosaukt, jā. Tā kā mēs ar viņām draudzējamies, viņas ir baigie malači, un tas progress, kas ir viņām salīdzinot ar pirmo sezonu, tas ir vienkārši apbrīnojami. Tur ir cepura nos 10 reizes viņu priekšā, viņas ir malači un meitenes turaties un tā turpiniet un attīstieties, mācieties, trenēties un jūs būsiet, nezinu, Latvijas amatieru čempionas sieviešu konkurencei viennozīmīgi. Pilnīgi piebiedrojos. Tad, Edvard, paldies, ka atbrauc. Tātad par veltīto laiku. Zinu, ka tev nav viegli atlicināt darba dienas vidū laiku, bet paldies vēlreiz. Varbūt kas tāds, ko es tev nepajautāju, ko tu vēlētos pateikt? Droši vien, kad tā viena lieta, slimojiet, tāpatās kā mēs to darām, aizraujieties ar bowlingu, spēlējiet viņu, nāciet, piedalieties. Te ir forši atmosfēra, te ir superīgi cilvēki. Neko vairāk droši vien, ka nav ko teikt. Nāciet spēlēt. Paldies, Edvard. Atgādināšu, ka Laba TV šodien viesojās Latvijas amatieru bowlinga asociācijas valdes loceklis un manas komandas, kuras pārstāv kapteinis un Edvards Kobiļuks. Komandas Universal Services. Jā, Universal Services. Beigsim ar to. Tātad tiksimies nākamreiz. Liels paldies, ka skatījāties. Visu labumu. Uz redzēšanos. Zdarov!